Dabas aizsardzības sistēma nemotivē un neiesaista meža īpašniekus palīdzēt veidot jaunas aizsargājumās teritorijas vai veicināt bioloģisko daudzveidību. Savādi, bet šobrīd meža īpašniekam ir tieši jābaidās, ka viņa mežs varētu būt īpaši vērtīgs. Šobrīd viņš ir absurds. Piemēram, ir tajā mums tas potenciālo biotopu slānis, kur cilvēks jau zina, ka viņam ir risks, ka viņam to īpašumu atņems. Ko tas cilvēks dara? Viņš to mežu būtu varbūt aizmirsis tur uz 20, 30, 40 gadiem, un tur būtu tas pats biotops, vai ne? Vecais boreālais mežs, bet vienā brīdī, kad viņam vajadzētu tiešām, to viņš nocirst. Šai gadījumā viņam bail viņu turēt. Līdz ar to no tās puses tas ir absurdi. Dabas aizsardzības pārvalde cērt to zarus, kur paši sēž, burtiski. Te pašā laikā, ja runājam par dabas aizsardzību, skaidrs, ka tā ir vajadzīga. Arī šis mežs arī tāpēc netika cirsts, tāpēc, ka te bija tā vērtība, un es viņu turēju. Un arī nebūtu cirsts tā, kas teica, 25% būtu izcirts, un pēc tam pārējais būtu palicis. Es zinu, kas man jādara, lai tas mežs būtu dabai draudzīgāks. Bet es esmu dilēmas priekšā. Es izdarīšu tā, ka tur iemetināsies atkal kaut kas vērtīgs, un es viņā būšu ieguldījis joprojām naudu tajā visā īpašumā, gatavojot augsni, pērkot stādus, stādot, agrotehniskās kopšanas taisot, pēc tam jaunošu kopšanas, un pēc tam viņš man būs tik vērtīgs, ka man uzliks biotopu. Meža īpašnieki ir gatavi iesaistīties dabas aizsardzībā, taču dabas aizsardzība maksā, un tas nevar notikt uz privātpersonu rēķina.